Nu, un meitenes klausās, ko es teikšu, un es pieiešu vienai klāt, un viņai droši un skaļi būs jāatbild uz jautājumu, ko es uzdošu. Bet es neteikšu, kas tas par jautājumu speciāli. Traki leišu kungi met bitītes ezerā. Nāc bitīte žāvēties manā rožu dārziņā. To vai tiešām Leišmalas kungi ir tik traki un tā ālējās, ka bitītēm jāžāvējas, to zina Ezeres sieviešu kora kaprīza dalībniece. Sakiet, kur iet trakāk? Dzīvot šeit pāris kilometrus no Lietuvas vai dziesmu svētku nedēļā Rīgā? Nu, ir dziesmu svētku Rīgā, jā, un leišu kungi arī ir. Ko te šie dara tie leišu kungi? Met jūs ezerā? Jā. Jā? Jā. Oi! Nu, un kurš tad ir visdullākais piedzīvojums jums gadījies iepriekšējos dziesmu svētkos? Iepriekšējos, nu, tas bija vakarā, pēc mēģinājumiem. Tātad, bijāt iepriekšējos dziesmu svētkos un vienā vakarā? Pēc mēģinājumu, pēc vakariņām nolēmām, ka tomēr jāiziet tā, ka būtu ielās. Aha. Iepazīties ar pilsētu. Jā. Nu, vienai kolēģei izrādās, ka dēls strādā Rīgā un brauca tādu lietu kā limuzīnas. Nu, tad tas piedzīvojums sākās tālāk, ka tas šofers bija ļoti atsaucīgs un, protams, viņš mūs pa visu Rīgu izvadāja. Nu, vairāk kārt viņš tur vadāja mūs, un mēs tur dziedājām un visu, un beidzās ar to, ka sāk lietusulītai vakarā. Nu, piebraucām pie skolas. Protams, mūsu autobusu šofers arī visu bija novērojis. Greizsirdīgs. Mēs tagad Hammera 20-vietīgo pasūtījām. Pasūtījāt, ja? Ļoti labi. Panāksim te priekšplānā. Dziesmu svētku sakarā ir ļoti daudz tādu formalitāšu, kas ir jākārto. Nu, nedaudz, daudz nav īstenībā. Nu, tā kā parasti ir jāizsūta dalībnieku saraksts, par balss grupām ir jābūt sadalījumam, jā, nu. Cik aizbrauc, cik atbrauc, jā? Nē, tik smalki, tā rūpa paliek uz mums, uz mūsu diriģents pleciem, cik aizbrauc un cik pārbrauc. Pārbrauc visi vai, nu, tā kā kaprīze tomēr ir meitenes, ir gadījies tā, ka kāda paliek Rīgā uz visu laiku? Mēs esam kārtīgas meitenes, mēs braucam mājās. Vai diriģentam dziesmu svētku laikā ir arī jāpiedalās kaut kādās sapulcēs, kur aicina visu diriģents? Nu, tur, tajā skolā, kur mēs uzturamies, jā, tur tiek sasaukt kolektīvu vadītāji, izrunā visas organizatoriskās lietiņas, kas ir jāievēro. Jo skolā ir savi noteikumi, protams, kas jāievēro. Nevar šļūkāt kājas. Vakarā jāiet gulēt, jāiet gulēt, nevis jādauzās ar limuzīniem riņķi. Jā. Nu, jaunās meitenes, pirmo reizi dziesmu svētkos, kādi ir plāni beigās aiziet arī uz to koncertu vai tikai tā padauzīties par Rīgu? Laiks rādīs, tad jau redzēs, kā būs, bet droši vien, ka iesim arī uz koncertu. Kas ir varbūt tās lietas, kas tevi šobrīd tā, nu, mazliet baida vai mūsina, kā tajā nedēļā Rīgā būs? Nu, kā būs ar to gulēšanu? Es mīlu gulēt, un tad, nu, ja spiedīs tas matracis vai, nu, bet, nu, gan jau. Vai matrači ir jāņem līdz pašiem vai skolas nodrošina? Pašiem. Viss pašiem. Protams. Guļammaisi? Protams. Kā tad jūs gulēsiet? Guļammaisos vai palagos? Tad manīs, kā sanāks. Feināk jau ir palagos, man liekas. Jā. Es zinu, ka šogad dziesmu svētkos būs vienota ēdināšanas programma. Vārdu sakot, visus dalībniekus ēdinās vienādi, jebkurā skolā, kurā jūs dzīvosiet. Ēst būs vienādi. Tā kā, ja tu aizdauzīsies uz kādu citu skolu, tur būs vakariņās tieši tas pats. Ja? Kā jums šķiet ar to ēšanu, viss būs labi vai nāksies kaut ko piepirkt klāt? Cerams jau, ka viss būs labi, bet ja nāksies piepirkt klāt, tad piepirks klāt. Protams. Meitenes, kuras jau bija dziesmu svētkos, kā bija ar to ēšanu? Pietika vienmēr? Viss bija labi? Ēdiens bija ļoti labs un pietiekoši, vai mums vajag tur aizbraukt un pārēsiet, bet tiešām bija labs ēdiens. Un ko par to visu saka jūsu vīri? Jo galā, es domāju, daudzām no jums ir vīri un draugi. Viņi tā labprāt laiž tās meitenes. Tad jājautā, kurai ir tas vīrs tādai meitenei. Kurai ir visgreizsirdīgākais vīrs vai draugs?
Es papildināšu. Greizsirdīgi nav, bet mums ir ļoti labi vīri, jo pagājušajos dziesmu svētkos, kad mēs pārbraucām, mums 2 vīri sagaidīja savus sievas mājās. Ar pārsteigumu viņi bija atbraukuši pakaļ viņām un ar riteņiem un bija ķēra aizmugurē, lai meitenēm nav jāiet ar kājām, veda mājās mūsu meitenes. Nu, ko vīrs saka, ka tagad brauks sieva uz nedēļu prom? Es vēl viņam nesaku, es tik ilgi braukšu prom. Viņš nezina, nemaz tik tie dziesmu svētki gari, ja? Jo vēlāk, jo labāk, jo mierīgāk. Bet, nu, teiksim, tad sanāk tomēr aizbraucot uz nedēļu arī viss tās saimnieciskās rūpes paliek uz vīra pleciem. Jums pašai drusku bail nebūs, ka atbrauc mājā un tur ir Nu, tur tad būs jāstrādā. To, ka Kaprīzes meitenes būs 25. vispārējos latviešu dziesmu un 15. deju svētkos, mēs zinām. To, ka viņus visticamāk noslēguma koncertā varētu ierasties ar Hammer limuzīnu, uz to mēs liekam lielas cerības. Bet ja šis sievišķā šarma simbols Kaprīze saka, ka ar dziesmu svētku sadzīves lietām viss ir kārtībā, tad viņām var ticēt. Kārlis Antens speciāli panorāmai.